Kad visi punktu metinājumi ir atturpti, tad šī detaļa nonāk mūsu nagos, un šādi te izskatās viņa no visām pusēm, korozijas skarta, un šādi izskatās vieta, kuru šī detaļa pārsedz. Te arī būs jāveic atjaunošanas darbi, un šādi izskatās no bagažnieka iekšpuses. Arī te ir nedaudz izsitusies korozija. Notīrīsim šo te zonu, lai saprastu notiekošo. Nav nemaz tik traki. Atturbjam vaļā šo te vietu, kur pārsedzās paneļi. Šo te daļu griežam ārā, jo tā ir diezgan spēcīga korozijas skarta un būtu muļķīgi pie reizes viņu arī neatjaunot. Arī šo te zonu izlemjam tomēr nomainīt, jo no iekšpuses ir diezgan stipri korodējusi. Pie reizes šādu te mazu darbiņu arī aizdara. Šo te detaļu izgatavošanai izmantosim Volvo donora jumtu. Priecāsimies par to, ka mums ir oriģinālais metāls šajās te vietās. Izkniebjam ārā punktu metinājuma vietas, pamēram, un detaļa diezgan precīzi der, un veicam tās pilnu metināšanu iekšā.